Es atrodos Ogrē, un šeit Zemzemē ir atvērta Lato Lapsas sagatavota ekspozīcija par tiem, kuri sadarbojās dažādos veidos ar padomju varu un savu sadarbību līdz šim laikam nav nožēlojuši. Te lejā tikko bija preses konference, kas saistīta ar ekspozīcijas atklāšanu. Diemžēl preses konferencēs neredzēju tos sabiedriskos medijus, kuriem es un citi, mēs maksājam nodokļus, lai tos uzturētu. Manuprāt, tā ir tēma, par kuru vajadzētu runāt ziņās, panorāmā, vismaz informēt cilvēkus par šādu izstādi un to, ko tur var apskatīties. Tā ka savā ziņā veids sabiedriskā medija darbu. Nāciet uz izstādi. Kolaboracionisti, autors Lato Lapsa, mākslinieks Georgs Ābetisjans, izstādes preses konference. Dalībnieki ir Rūgas novadas pašvaldības priekšsēdētājs Egils Helmans, Lato Lapsa, autors, mākslinieks Georgs, un pirmajam uz vēlētas vārdu Helmans. Varbūt es neesmu tik kalējās robežās, ka šī gadījumā autors mums parāda. Mēs neesam iejaukšies saturā. Mēs negadājam saturu. Tas ir izstādes autors. Bet mēs esam pateicīgi izstādes autoram, ka viņš ir uzsācis šo diskusiju. Šajā ekspozīcijā ir 25 dažādas pakāpes mierklības kolaboracionistus, sauksim tā. Katru Rīgas gada beigām, katru piekdienu, 12. un 14. Lato Lapsa būs šeit un visus interesantus izvadās Zemzemes ekspedīcijā, visus iespēju robežās skaidros, stāstīs, rādīs un tā tālāk un tā tālāk. Otrais, tātad visos Zemzemes ekspedīcijas plakātos afišās ir norādīts Ogres turisma informācijas centra tālruņa numurs, sazinoties pa kuru, ja nemaldos, 3 reizes nedēļā būs noteiktas stundas, kad šīs telpas būs atvērtas, viens interesants varēs tās apmeklēt visu. Tas, kas ir šīs izstādes, milzīgi atšķirīgi no gandrīz jebkuras citas izstādes. Šī izstāde, kur visu var apčamdīt, šķirstīt, taustīt. Nav noticis tas, kam bija jānotiek pagātnes pārvarēšanas procesam, par kuru arī runā Egils Levits tajā video, ko ja pēc tam te var noklausīties. Tāpēc es paužu ļoti lielu gandarījumu par šo izstādi, par to, ka to ir atbalstījusi Ogres novada pašvaldība. Tas ir mēģinājums spērt vienu soli tālāk pagātnes pārvarēšanas procesā, kas mums ir absolūti noteikti
nepieciešams, jo ir simtiem tūkstoši latviešu, kuri nav pieredzējuši vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu, kuri nav saņēmuši morālu gandarījumu. Tiešām visiem, kuri spēja atbraukt un kuri var redzēt šo izstādi, kuri, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgi un milzīgs paldies izstādes autoriem un Ogres pašvaldībai. Paldies! Es domāju,